Wise Music Society un Omas Briljanta producentu grupa piedāvā katru marta un aprīļa ceturtdienu 8. vakarā Omas Briljanta istabā džeza un funka grupu konkurss Made in Latvijā.
Paldies jums milzīgs par aplausiem, par šo kaisli. Labs vakars. Vakar. Daži jautājumi. Aiziet. Latvijas Jazz Funk projekta ietvaros. Pirmais jautājums. Vai ir kāda informācija, kā iet Laurim? Es domāju, ka Laurim iet ļoti labi. Viņš ir vesels, viņam viss ir kārtībā. Es zinu, ka viņam ir 2 jaunas dziesmas. Un es zinu, ka viņas abas ir tik labas, ka viņš nevar izvēlēties, kur ir labāka. Un tā ir laba ziņa. Un es zinu, ka vienai no šīm dziesmām taps arī videoklips drīzumā. Kāds iespējas radās par šī vakara grupu un Night Quartet? Man patīk vispār, ka cilvēki dara, pareizāk sakot, ja kāds kaut ko dara ar lielu prieku, tad ir ļoti grūti to nemīlēt citiem. Patiesībā gan izvēl, jebko var darīt ar lielu prieku, un tas jau tā kā pusi no panākumiem, man liekas, jau garantē. Es nesaku, ka tikai pusi no panākumiem te ir garantēta, bet pusi ir garantēta noteikti, un otra pusi arī bija kārtībā. Pusi jebkurā gadījumā, otra pusi arī viss kārtībā bija. Un kādas domas par Laura Reinika dziesmas kamerversiju? Tāda ļoti nopietna. Ne, ļoti nopietna. Man patika, man arī tā dziesma, tas oriģināls ļoti patīk. Man liekas, ka viņa tāda, nevis man liekas, es pārliecināts, ka viņa tāda melodiska un ļoti skaista dziesma. Man patika šajā variantā, ka grupai nav vokālista, jo, manuprāt, tas ir mans viedoklis, un Lauris man tagad izslēgs tūlītās, bet šīs dziesmas melodija, manuprāt, ar to tekstu neobligāti draudzējās. Vispār grūti saprast, par ko ir tas teksts, varbūt tikai meitenēm. Blondīnēm, bet principā tā kā bez teksta viņi skan fantastiski tā dziesma, un viņi bija patīk, ka viņi bija tādi nopietni viņi uztaisījuši, jo vienmēr visas nopietnās dziesmas vajag uztaisīt, pārvērst tādas jautras. Man patīk, ka viņi bija tādi nopietni un savība. Wise Music Society un Omas Briljanta producentu grupa piedāvā katru marta un aprīļa ceturtdienu 8 vakarā Omas Briljanta istabā Džeza un Funka grupu konkurss Made in Latvijā.